Labdien! Šeit mēs esam Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju tiesas sanāksmē. Un šī tiesa notiek 4. reizi. Šobrīd ir 16. gada 6. marts, bet pagājušā gada jūnijā notika pirmā angļu nedēļas konferences tiesa, un no 1. līdz 7. septembrim notika krievu konferences tiesa, un no 1. līdz 7. decembrim 2015. gadā notika zviedru versija Stokholmā. Un šī ir latviešu tiesas konference. Un ar to arī ir nodibināta Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju tiesa, kas notiek ik gadu 4 reizes, ik 3. mēnesi, pirmās 7 dienas. Un tas ir process, kurā mēs restaurējam mūsu senču likumdošanu un tās struktūras, kurās mūsu senči dzīvoja un lēma savu dzīvi paši. Līdz ar to, ka pret mūsu latviešu tautu un pārējām tautām mūsu tēvzemē un arī uz visas pasaules šobrīd notiek gan augstais atomkarš, gan arī ekonomiski finansiālais un ķīmiskais un arī resursu karš. Tad esam lēmuši, kā risināt šo jautājumu. Un to mēs izdarām kriminalizējot sistēmas, atomkara sistēmas. Un tā ir vesela matrice ar sistēmām, kuras varētu sadalīt tik 2 vien, un tās tad būtu tehniski materiālās sistēmas un sociālās sistēmas. Varētu arī 3. vēl pieskaitīt kā garīgās augstāko spēku sistēmas. Un visas šīs sistēmas šobrīd ir melu varā. Mums netiek dota patiesa informācija, un tāpēc es esmu kā tajā mūsu senču pasakā. Esmu tādā situācijā, kad kas tā bija par pasaku, kur visi bērni bija jādod milzim vai kam. Bija tāda, vai puķim baroja ar bērniem. Tāds šausmīgs. Jā, princeses. Kas? Princeses atdeva. Bija jāziedo, bija tāds šausmīgi pasaka kaut kādu. Un šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad viss tiek ziedots šim lielajam piramīdas kolosam. Un visi mūsu bērni tiek ierauti darbos un darba tirgū, kas strādā ne uz mūsu tautu. Un visas darba vietas strādā ne uz mūsu tautu. Un tāpēc arī cilvēkus, lai atrast, veidot goda tiesas, ir arī burtiski liels uzdevums to paveikt, jo visi iet pakaļ iebrikam. Ja nav iespēja kaut ko nopelnīt, cilvēki nevar atļauties, nodarboties, ieguldīt savu darbu, un redzīgi viņi nav, lai ieraudzītu, ka tā taču ir sveša nauda. Tas nav mūsu darba auga apmaiņas līdzeklis, ko mēs paši pārvaldām. Līdz ar to tās lamats tikai pieaug un arī iespēja izrāpties no purva nerodās. Bet šeit šodien šī iespēja tiks īstenota jau 4. reizi. Un pat ja
godātā tiesa nelems, ka šie rīkojumi viņiem ir parakstāmi, tad šos rīkojumus pieņemšu es pati. Es Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju Ķoniņiene Uzuludita. Tāds ir manu senču lodkuliešu vārds. Un programmu, ar ko mēs visu nedēļu esam nodarbojušies, varat atrast mājaslapā slabie.lv un bsrrw.org, Baltic Sea Region Radioactivity Watch.org. Un liecības par to, kāpēc šīs sistēmas, ko mēs kriminalizējam šeit, ir kriminālas, var atrast divās mājaslapās. YouTube ir kanāls Radioactive BSR. Šeit viņu var iezumēt. Un šeit lejā ir vairākas listes, un šīs konferences materiāli jau ir 83 video. 83 liecības, kuras ir pieņemtas no ļoti daudziem speciālistiem. Video formātā viņš šeit ir pieejams, un mūsu lēmumi uz tām arī balstās. Tāpat tās ir šeit arī konference par Baltijas jūras dzīlēs noglabātajiem ieročiem. Pirmā un otrā pasaules karā visa konference, 14 video, jūs varat šeit redzēt liecību, kur arī ir pastāstīts, ka šos ieročus tur neleģitīvi noslīcināja 3 lielvaras – ASV, Vācija un Lielbritānija. Pēc otrā pasaules kara abu pasaules karu ķīmiskos ieročus tur vienkārši noslīcināja. Lai gan bija paredzēts viņus glabāt Atlantijas okeānā. Bet viņi tika mums. Un šīs lielvaras atsakās attīrīt šo postu. Līdz ar to otrais pasaules karš tīri oficiāli redzami nav beidzies. Un varētu būt viena iespēja, ka mēs emitējam paši šīs kompensācijas, ko šīs lielvaras mums neizmaksā. Jo tādas tiesības mums noteikti ir par šo pārdarījumu. Jo oficiāli tikai dēļ šā viena pārdarījuma mēs atrodamies sarežģītā situācijā ar šīm 3 valstīm. Tad šeit ir iepriekšējā Zviedru konference ar 73 video. Un tad šeit ir Krievu konference ar 43 video un Angļu konference ar 48 video. Bet būtiskākais ir, ka šeit ir arī tās liecības, ko mēs nedēļas laikā šeit esam šonedēļ pieņēmuši. Un visbūtiskākā liecība šeit ir Ansis Atauls Bērziņš, kurš ir kļuvis par tiesas upuri Latvijā valdošās tiesu iekārtas upuri, kur 13. janvāra Dumpja dalībnieki, ap 80-90 cilvēki, ir bargi tiesāti. Tāpat laikā, kad Ukrainas asiņainie notikumi tiek slavināti kā brīvības cīņas, tā pašu nepadošanās parādu jūgam
3 bērnu tēvs, folklorists, zinātnieks, izcils, domātājs. Cilvēks, kas nodibināja pat pēdējo partiju nosaukums, arī izcils. Ansis Atols Bērziņš, 3 bērnu tēvs. Parādīšu vienkārši, kas tas ir. Tātad šeit ir pamatiedzīvotāju gods tiesa, kas kriminalizē atsauksmes sistēmas, ja? Un tā ir pilna aplīdz ar sistēmām, arī tiesu sistēma tajā ir iekļauta. Tu man dzirdi? Ja? Un šodien tātad mēs sniegam liecības tieši jautājumā par juridisko sistēmu arī. Un tāpēc Dievs tā ir salicis, ka taisnīgs ir tieši sistēmas upuris šobrīd ļoti aktualizējies. Un visi 69 cilvēki, kurus toreiz es laimīgā kārtā iefilmēju, kad jau tas tiesas process sākās, ja? Un tāpēc vismaz ir dokumentāla liecība par to, kā šis noziegums pret jums sākās. Nu jā, un Ansis vēlāk tur pastāsta savu sašutumu, protams, par to, ka viņam tagad ir jāslēpjās un jāemigrē uz Brazīliju, atstājot savus 3 mazos bērniņus un savu burvīgo sievu. Tas taču ir, kā tā var izturēties pret vienu no izcilākajiem latviešu tautas pārstāvjiem, kas uzticams ir bijis mūsu tautai un izcili strādājis tautas labā. Vēl rudenī veidodams folkloras dančus. Labi, es tagad vairāk nerādīšu, jūs varat to visu noskatīties Radioactive BSR lapā paši. Un nākamā mājaslapa, kas arī ir savākusi liecības, ir kanāls Free Latvia. Un tas izskatās šādi. Un tajā ir ap 2000 mani dokumentālie video. Un šeit ir liecības no bāriņtiesām, no banku sistēmas, kā tā tika iznīcināta no mūsu pamatiedzīvotāju pārvaldes paņemta nost. Tāpat tās ir visādi ekspertu liecības cauri gadiem, kas ir piefiksētas. Piemēram, šeit ir Jānis Kučinskis. Un šeit ir arī liecības par to, kā policija mūs vajā uz ielām gan aplaupot ar kontrolēm tramvajos, gan aplaupot uz mūsu tēvu zemes, pieprasot bargu naudu maksāt un ar visādām vīza kartēm apliecinot savu identitāti. Nu, tā jau ir nāves nometnes sistēma, kas šeit ir izveidota. Un tas ir tas, kam ir jābaro savu bērnu un visu laiku, ko mums pašiem jādod sevi. Ja? Mēs esam tādā kanibāliskā sistēmā, un no tās mums ir jātiek vaļā, un mēs to tagad nokriminalizēsim šodien, un būvēsim lielisku dzīvi sev un saviem bērniem un mazbērniem. Tāpat tās šeit ir arī video, kur tiek atņemti bērni ārzemēs, mazi bebīši. Tāpat tās ir video liecības par to, cik slikta ir vide, ūdens. Paskatieties, tas ir mūsu Rīgas ūdens. Tur ir video par to. Tālāk par migrantiem, kurus mums, lai okupētu mūsu tēvu zemi, uzliek. Un šeit ir brīnišķīga liecība, piemēram, no Lāša Rutgera Zviedrijā par to, kā jezuītu ordeņi pārvalda planētu. Ļoti populārs video.
tas ir 4 gadu atpakaļ taisīts, bet es arī Zviedrijā tikko septembrī. Arī viņš atbrauca un uztaisīja vēl vienu liecību zviedriski. Šī ir angliski, jūs varat viņu noskatīties. Tāpat tās es gribētu pieminēt šo brīnišķo cilvēku. Šeit redziet, ir pamatiedzīvotāju tiesību apkopojums. 13. janvāra varonīgo nemiernieku tiesas dokumentālajie kadri, kurus es filmēju jau 5 gadus atpakaļ. Bet šeit es gribēju tiešām pieminēt arī šo cilvēku, kurš ir pamatiedzīvotājs Amerikā. Un atgādināt, ka pamatiedzīvotāji ir visās malās. Un viņu sauc Lavoy Finnecum. Cilvēks, kurš cīnījās par pamatiedzīvotāju tiesībām Amerikā, kurš tikko pirms mēneša tika nogalināts, cīnoties par pamatiedzīvotāju tiesībām. Viņiem tur notika cīņas par zemēm, kuras uzņēmumi arvien vairāk atņēma pamatiedzīvotājiem. Un tā cīņa nav vienkārša. Un mēs paši, es ar savu meitu esam cīnījušies par dzīvokļiem. Pēdējo pusgadu esam stāvējuši un mēģinājuši noturēt pamatiedzīvotāju dzīvesvietas un esam pieprasījuši iespēju pašiem emitēt savu naudu, lai varētu maksāt par mūsu dzīvesvietām. Un arī ir izveidots latviešu dzīves telpas atgūves process. Tas viss ir izveidots, bet mums tas ir aktīvi jālieto, lai tas viss kļūtu oficiāls. Un tikai tad, kad tas tiks izmantots kā kustība, tad to varēs pielietot. Kamēr cilvēki ir kūtri un neiedziļinās un nedzīvo pēc savu senču tikumiem un likumiem, tikmēr tā piramīda ēdīs mūsu bērnus. Ja? Tāpēc lūdzu izmantojiet labie.lv Latviešu biedrības vērtīgās komisijas, kurās ir izveidotas mūsu pašu deklarācijas pieņemtas jau ir. Latviešu biedrības deklarācijas ir pieņemtas jau 4. Latviešu goda tiesa ir pulcējusies jau 1,5 gadu strādā, un ar tām var iepazīties labie.lv mājaslapā. Tāpat tās ir šīs 3 deklarācijas no kriminalizēt atomkara sistēmas. Tātad kopā jau ir 7 deklarācijas, kas ir radītas mūsu pašu 1,5 gadu laikā. Un vēl ir apvienoto nāciju organizācijas deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesībām, no kuras viss arī izriet, jo mums ir tiesības dzīvot pēc senču tikumiem, pašiem savās sociālās struktūrās un lietot savas ekonomiskās sistēmas. Un pārējās sistēmas mums nav jālieto, bet tas arī ir darbs lietot savas ekonomiskās sistēmas. Un uz to vajag pārslēgties, ko arī jums novēlu. Bet ko mēs izdarīsim? Tā ir šī latviešu goda tiesa, kur jūs, godājumie tiesneši, esat šeit sanākuši šodien, ja? Mēs jau te pulcējamies kārtējo reizi, un šodien mūsu uzdevums ir kriminalizēt korporācijas, kuras šeit ir izveidojušas sev biznesu uz mūsu rēķinu. Ja? Un tās ir starptautiskas korporācijas, kuras šeit ir pārņēmušas varu un īsteno savas intereses caur mūsu it kā mūsu valsts varas orgāniem. Bet līdz ar to, ka šie varas orgāni vairs
nav ar mūsu pašu gribu nekādā saitē, tad pilnīgi pareizi un precīzi būtu teikt, ka tā ir ārzemju korporācija. Un šeit Latvijas Republika īstenībā nepareizi lieto savu nosaukumu, jo tā ir nozagusi šo nosaukumu. Tā nav vairs valsts, bet ir ārzemju korporācijas filiāla. Jo, ja paskatītos pēc parametriem, tad finansiālā nauda nav pašu mūsu pārvaldīta un centrāla banka ir Starptautiskā valūtas fonda kontrolē, nevis tautas kontrolē. Tāpat tās likumdošana ir starptautiska un banku interesēs, un bankas ir ārzemju bankas. Vairs nav nevienas mūsu pārvaldītas bankas Latvijā. Ja? Un tad arī mēdī arī ir Soros kontrolē, un Vatikānu nopirka tikko vairākas radiostacijas, un citiem jau tās naudiņas nav. Un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka šī nav valsts, šī ir korporācija. Un valsti mēs, latviešu biedrība, restaurējam un aizsargājam. Tāpat tās mums nav arī savu dievnamu, ja turpina parametrus. Ja? Latvijā nav neviena latviskās dzīves ziņas dievnama, bet ir pār 1200 kristiešu draudzes un ir visādi citi dievnami, ir 8 oficiāls reliģijas, bet latviešu dievsaziņa nav oficiāla. Un pat nevar vedības un krustabes oficiāli atzīt par laulībām un oficiālām vārdu reģistrācijām. Tas ir neticami. Bet kas ir labi? Labi, ka mums ir prezidents, kas ir dievturis. Un vēl piedevām vides speciālists. Un līdz ar to es personīgi domāju, ka viss būs brīnum jauki drīz. Mums tikai vajag tagad nokriminalizēt šīs ārzemju korporācijas un sākt pārņemt kontroli pār mūsu varas institūcijām, lai viņiem ir jāīsteno pamatiedzīvotāju rīkojumi. Kādu vēl jūs varētu metodi piedāvāt, kā sakārtot šo vidi? Šī ir reāla metode. Tikai nāciet un aizpildiet savus pamatiedzīvotāju komisiju, vadītāju un īstenotāju lēmumu pozīcijas. Ja? Un tāpatās kā, kad mēs pazaudējām šo vienu dzīvokli, tad atklājās, ka, protams, ka pazaudējām mēs viņu ne tiešā cīņā, jo tiešā cīņā tas nebija iespējams, jo mēs bijām pārāk ar garu spēku un ar mūsu pamatiedzīvotāju tiesībām. Bet ar viltu izdevās tomēr izmānīt manu mīļo meitiņu, piemānot viņu un aiziet durvis un pazaudēt šo mūsu dzīvokli. Uz laiku, protams, mēs viņu noteikti atgūsim. Bet tāpat tās arī mums izmānīja centrāla banku, kas ir centrālā mūsu valsts okupācijas līdzeklis. Tā ir mūsu centrāla bankas nozagšana, un šis ir dokuments, kas ir izšķiroši. Jūs viņu neatradīsiet, es varat izvilkt, vai nav atspīdums. Jūs viņu neatradīsiet vairs oficiālajos arhīvos, bet šeit nu viņš ir. Šis ir dokuments, kas parāda, kā tika radīta Latvijas banku sagraušana. Tas ir viens valdes lēmums, kurā no 8% rezervēm tika pārvērstas par 0. Un tas viss tika pārsūdzēts Eiropas tiesā, un toreiz ministrs bija Levits. Un viņš īstenībā piesniedza šito visu, cik mums Maļavkins stāsta, ka šito visu izmeklējis, un par to arī jums ir brīnišķīgi video kanālā Free Latvija. Jūs varat atrast izsmeļošus viņa aprakstus par to, kā šitas viss tika radīts. Un pēc tam Eiropas tiesā arī Levits atteica pārskatīt šo noziegumu. Tā kā nav nemaz tik vienkārši mums ar to Levitu. Bet ne jau cilvēkus mēs kriminalizējam korporācijas.
lai jau Levits strādā, bet tikai ne jau varas pozīcijās, un lai viņš darbojās, un varbūt pat, lai viņš vairojās un augļojās, bet tikai, lai viņš nestrādā lūdzu sistēmās, kur viņš varētu šitādus nedarbus vairs veikt. Jo gan ir mūsu tauta cietusi. Un centrālbanku mums ir jāpaņem un jāpārvalda pašiem. Tas ir visbūtiskākais, tad viss ātri sakārtosies. Un jūs jau arī tagad nesapratīsiet. Tas dokumentā vispār nav saprotams, ko viņi ir izdarījuši. Tas tikai piemēram jums būs. Tas visviltīgākais teikums skan šādi. Obligāto rezervju apmērs tiek samazināts par vidējo kases atlikumu latos attiecīgajā laika periodā. Kas? Tieši tā, kas? Ļoti viltīgi, vai ne? Viņš tā viss ir dara to. Izdevīgi. Atrakstās arī. Tā ir māksla, tā ir tā buršanās, tā ir modernā maģija. Tāpat tās kā tas ASV dolārs ir īstākā maģija, ja? Un ar to vienīgais segums visai pasaules naudai ir ASV dolārs, kuram nav nekāda seguma. Un kurš dolāru drukā dažas dzimtas Federālo rezervi bankā. Tas viss ir burtiski viltīgas, noziedzīgas schēmas. Puspatiesības spoguļi. Un tas mums ir jāizpēc, jo, lai sakārtot mūsu tēvu zemi, mums daudz nevajag zināt. Bet jums ir jāstudē ķēniņu skolā, kas ir atrodami labie.lv. Un, kad jūs varēsiet šos 14 parametrus sakārtot, tad mēs sakārtosim valsti ļoti ātri. Bet arī, ja jūs to neizdarīsiet, bet palīdzēsiet tiem, kas ir izmācījuši šīs zināšanas un apguvuši, kļūt pie teikšanas, tāpat tās mēs sakārtosim valsti ļoti ātri. Jo īstenībā tāpat kā Ulmanis un viņa cilvēki, kad piekļūt pie varas, tad sakārtot var ļoti ātri lietas. Bet bez jūsu atbalsta nekas nenotiks. Tāpat tās mums ir jāpalīdz. Tā kā liedniet vien mīļie no purva ārā. Un šodien, mīļie tiesneši, mēs nu esam vismaz paspējuši noformulēt mūsu kriminalizācijas dokumentu. Un vai ir kāds, kas vēlas viņu nolasīt? Institīvs. Mums ar redzi tiesnešiem nav sevišķi labi. Ko man jālasa? Bet vēl mums ir jānolasa vienkārši garšai. To 50 korporāciju vārdi, kuri ir jākriminalizē. Šīs korporācijas ir jākriminalizē, ne jau cilvēki tajās. Un šīs korporācijas mums, pamatiedzīvotājiem, jāuzņemas pārorientēt par pamatiedzīvotājiem vērtīgām kopām, kuras strādā tautas interesēs. Un tas ir jāizdara pamatiedzīvotājiem ikvienā valstī. Jāuzņemās virsvadība un kontrole. Tātad 50, no apmēram 150 spēcīgākajām kompānijām, kuras ir kriminalizējamas un kuras es esmu jau rīkojusi kā kriminālis. Lasu viņu vārdus. Barclays, Capital Group Companies, Inc., FMR Corporation, AXA, State Street Corporation, JP Morgan Chase and Company, Legal and General Group, Vanguard Group, UBS AG, Merrill Lynch and Company, Wellington Management Company, LLP, Deutsche Bank AG, Franklin Resources, Inc., Credit Suisse Group, Walton Enterprises, LLC,
Bank of New York Mellon Corp, Natixis, Goldman Sachs Group, T. Rowe Price Group, Legg Mason, Morgan Stanley, Mitsubishi UFG Financial Group, Northern Trust Corporation, Societe Generale, Bank of America Corporation, Lloyd's TSB Group, Invesco, Allianz SE, TIAA, Old Mutual Public Limited Company, Aviva, Schroders, Dodge & Cox, Sun Life Financial, Standard Life, CNCE, Nomura Holdings, the Depository Trust Company, Massachusetts Mutual Life Insurance, ING Group, NV, Brands Investment Partners LP, Unicredito Italiano SPA, Deposit Insurance Corporation of Japan, Vereniging Aegon, BNP Paribas, Affiliated Managers Group, Rezona Holdings, Capital Group International, China Petrochemical Group Company un vēl daudzas. Šie ir tikai 50 vārdi no starptautiskām korporācijām, kuras visas bīda savas intereses caur Briseli. Mūsu likumdošana nepārtraukti viņu iespaido un izmaina. Jo viņi ir spējīgi maksāt un lobiju. Viņu lobiji sēž apkārt Briselē un dzīvo zaļi. Kamēr mēs te iznīkstam un viss mums tiek ekspropriēts. Tātad, protams, ka šīs ārzemju korporācijas nav vienīgās, kuras mēs kriminalizējam. Šeit ir arī vietējā valsts struktūra, kura sevi sauc par valsti, bet nav valsts. Viņa pārstāv arī šīs centrālbankas vadītāju intereses. Tātad, tā ir korporācija, nav valsts, tātad tā ir melīga vienība un no tā izriet, ka tā ir krimināla struktūra. Organizēta noziedzība, kura izliekas par valsti un valsts sistēmām. Lielākā daļa cilvēku dara to nezinot, kas strādā šajā struktūrā un ar baltu sirdsapziņu dodas uz darbu un nesaprot, ka viņi īstenībā ir līdzvainīgi tautas izlaupīšanas procesos, kuri notiek it kā caur valsti. Un tāpatās ir arī vēl pašmāju biznesisti, jo šobrīd augstskolās tiek pasniegts bizness kā risinājums, kā uzplaukuma metode, bet tas ir pilnīgi neiespējami. Bizness nevar atrisināt neko. Bizness tikai veido vergu un vergvagaru slāni. Un pēc tam, kad šie vergvagari ir sadarījuši tos posta darbus un ar šīm zemajām algām izpostījuši tautu, tad arī viņus aptīra un aplaupa tie nākamā līmeņa ārzemju vergturīši, ja? Un tā piramīda un domino aiziet un viss tiek ekspropriēts un aplaupīts. Un viss tas eksports, ko tas sola mums, ka tas ir tik veselīgi, ir vienīgi izzakšana, tautas resursu izzakšana. Tātad, šīs kriminālās struktūras mēs šodien, un nokriminalizēsim kārtējo reizi. Un tātad, vēlreiz, vai kāds var nolasīt, lūdzu, šo dokumentu? Man jau muti sausa.
Pašu sākumu. Jā. BSIC konferences tiesas rīkojumu galvenos dzīvības sistēmu parametros, kriminalizējot bezatbildīgas struktūras kodolkara sistēmu matricē, ņemot vērā ārkārtējo pamatiedzīvotāju stāvokli sistemātiska masu genocīda apstākļos. Pirmais punkts. Mēs paļāmies uz pamatiedzīvotāju dzīves ziņu kā viedumu un saskaņas avotu un rīkojam visas varas īsteno vienīgo to, kas ir saskaņā ar vietējo pamatiedzīvotāju lēmumiem. Ir spēkā arī pretējais likumi un lēmumi, kas nav pamatiedzīvotāju apstiprināti, nav spēkā un ir daļa no kriminālajām struktūrām. Otrais punkts. Mēs rīkojam nodibināt pamatiedzīvotāju tiesības sargāt